rādījis esmu visiem, jā. Viņi sastāda gandrīz 25% no paša tarifa. Ir zudumi tīklos. Ir maza patēriņa, arī darba spēks, jo tāpat nevar kurināt viens kurinātājs, teiksim, cauri dienai. Jābūt ir zināmam darba cilvēku skaitam, jābūt viņam arī brīvdienām, tāpat viņi slimo, un jānodrošina šis pakalpojums pilnā mērā. Tas jautājums, tas ne tikai skars gan Lērmuņa, gan Kauliņa alēju. Par Kauliņa alēju divi dažādi tarifi. Kauliņa alējas tarifi ir sekojošies. Tātad mēs veicot šo renovāciju, tātad samazinot izdevumus uz tieši patēriņiem, kuri, kā jau es jums minēju iepriekš, ir orientējuši atmaksāšanas laiks tieši plikiem siltumtīkliem ir 22 gadi aprēķinātais. Man šeit ir arī jautājums no iedzīvotājiem par to, ka palielināsies ūdens tarifi, bet jūs saprotat, ka kohēzijas fonda ieguldījums netiek iekļauts tarifā. Līdz ar to šie ieguldījumi tikai nāk pozitīvi plusā, mīnusā. Tarifi netiks palielināti, par to es varu teikt. Nākošais moments, pie kura tiek strādāts, tad ir iegūta šī Kauliņa mājas koģenerācijas stacija, kurai patreizējā momentā iepirkuma daļa elektroenerģijai aiziet kredīta apmaksa. Kad beigsies šīs kredīta apmaksa, tad nekavējoties pārreikinās tarifs arī tas. Kauliņa alejā nav atsevišķs tarifs. Tarifs siltumenerģijas piegādē ir visai lielvārdē kopumā. Un līdz ar to man liekas, ka lielākā daļa no jums šeit piedalījās tādā prezentācijā, ko es rādīju, cik ir patēriņi, cik zudumi un cik izmaksā enerģija Kauliņa masīvā un cik izmaksā avotu masīvā par transportu un par visu pārēju. Bet atvainojiet man, diemžēl likums un nolikumi mums nosaka to, ka tarifs ir vienots visā sistēmā, un līdz ar to mēs jau toreiz darījām. Mēs zināmā mērā visi pārējie lielvārdieši veltējām šo darbību Kauliņa masīvā. Jautājums vēlreiz par to, ko jūs domājat iepriecāt. Ja netiks īstenot šis projekts, tarifi augs, un tie bija jūsu vārdi. Jautājums ir tagad, lai mēs iedzīvotājiem šobrīd skaidri un gaiši pasakām, tas nav ne tikai Kauliņa masīvā, tas ir ne tikai Lērmenē, tas ir Avotos un centrā. Ja jūs tad šim brīdī arī pasakat, tur augs šī obligātā iepirkuma komponenta, vai tas ir nodokļu saistītiem. Par cik procentiem varētu vismaz provizoriski augt? Kas ir šis provizoriski tarifi, kas ir patreizējā momentā arī asociācijas biedru aprēķins, ir tarifi augsts sakarā ar elektroenerģijas pacēlumu cenām. Tātad ir pieņemts brīvais tirgus par elektroenerģijas cenām. Ir pieņemta šī obligātās komponentes nodoklis. Mums drusciņ mazāk tas iespējos sakarā ar to, ka mēs vēl pagaidām neesam iekļāvuši tarifā koģenerācijas iegūmu, kas ir nodaļa elektroenerģijas. Vidēji republikā ir aprēķinās līdz 7% tiek palielināt tarifu sakarā tikai ar šīm izmaiņām, kas ir patreizajā momentā, un tikai tā. Iedzīvotāji, principā, kad uzsāksies apkura sezonu, var gaidīt, ka 7% mēram būs tas pieaugums, kas varētu būt plus mīnus. Es jums varu teikt tā, ka šogad mēs esam zināmu laiku arī strādājuši ar tarifu, kas bijis ir lielvārdēji neizdarīgs. Jo tarifs mums nav tikai septembrī. Mēs arī šogad nostrādāsim resursu. Netiks veikta tarifu pārējais. Ja, un attiecībā par šo rekonstrukciju, šī rekonstrukcija tiktu veikta šogad, ja kurā gadījumā šiem te abām divām apdzīvotajām vietām nekas nemainītos par tarifiem, bet ir iespējams nākošu gadu pabeigt šo rekonstrukciju, tad viņiem šis te tarifs varētu samazināties. Labi, jūs tā, apmēram varētu tā doma varētu attīstīt pareizi. Vienīgais ir tas, ka doma ir tāda, ka regulātors pārbauda reālos ciparus. Tātad vienu gadu ir jānostrādā, lai iesniegtu regulātoram precīzus ciparus. Pēc
15. gads, Jā. jā, pie pozitīvas scenārija virzības, jā, uz tarifu samazinājumu varētu cerēt 15. gada septembra kaut kur, jā? Jā, es piekrītu, zināmā mērā tas tā varētu būt tarifu izstrādāšana. Bet tas ir pie absolūti pozitīva scenārija. Absolūti pozitīva. Protams, tarifi jā, bet jūs neaizmirstiet, ka mēs sēžam uz adatas, kas ir gāze. Nē, protams. Gāzes cenu kāpums ir viens no negatīviem faktoriem. Bet tā, ka ministra kabinets ir izdomājis, kā arī uzsēdināt atjaunojamo kurināmo uz līdzīgas adatas atlaižot iesaistījumu gāzes cenai. Tad asociācijā visām tiem, kam ir koģenerācija uz šķeldu, ļoti sapratāt. Var informēt par šādu. Jautājumi? Attiecībā par to kredītu, vienkārši mēs varbūt varam noprecizēt, ka mēs varam padomāt arī, ko mēs varam mēģināt kādā veidā ietekmēt. Tātad aizņēmums nepieciešams līdzfinansējumam vai pamatsummai, kas ir pamatsummai? Praktiski pamatsummai jau Ilvārdas centrē jau pēc pēdējiem, ko mēs esam sagatavojuši un iesnieguši nosacījumi uz patreizējo momentu, es nesaukšu cipras ir tā, ka ir sagatavotā summa, kas ir paredzēta jau kredītām, bet viņiem nepietiek, kurš tātad man ir pārunas arī ar Svetbanku, kuras cilvēki man solīja iespējams arī palīdz. Jā. Un tad ir nepieciešams finansēt to daļu, ko mēs pēc tam no Eiropas atgūstam atpakaļ. Es neatbildīju tādu. Tātad līdzekļus. Es viņu neatbildīju. Ja mēs neiesim atbilstoši likumu, mums uzreiz uzreikinās visu neattiecinājumās izmaksas, kas mums šeit vairākās pilsētās, kas veic uz šo, mums ir 4. kārta, kas veic pirmā 20. Eiropas komisija nav noslēgusi, ka ir dziļākā tā problēma, ka Eiropas komisija nav noslēgusi. Eiropas protokols nav saskaņots starp ekonomikas un finanšu ministru, kas ir izdarīts vairām projektos, rūpes saimniecībā. Jā, bet tad, ja mēs pie tā jautājuma tad nonākam, tad tur faktiski neatkarīgi no tā, vai mēs saņemam aizdevumu vai nē, mums nebūs iespēja nekādu Eiropas Savienības nesaņemt dabūt plācību. Ja mēs patreiz izprotam šoreiz līdz tam 20. datumam šos noteikumus, tad zināmu risku, varbūt, ka zināmiem sodu procentiem, ka mēs esam pārkāpuši par vienu vai otru laika termiņu, kā jau patīk mūsu pārbaudīšanas organizācijām parādīt, cik labi strādā. Ja būsim aktuāli un reāli, tad es paturēšu pie sevis Savienības publiski. Nē, bet vienkārši tādā ziņā ir svarīgi saprast, ka mēs tagad cīnāmies, mēģinām dabūt to aizdevumu, lai mēs dabājam Eiropas Savienības. Vismaz no tiem, teiksim, minimums, ko mēs dabājam, tas 35% no attiecināmajiem izmaksām. Neattiecināmās izmaksas šeit arī ir diezgan spēcīgi uzreikinātas virsū, tātad visu labi kārtošanu, viss ir pilnīgi neattiecināmās izmaksas, bet šī ministra kabineta noteikumi mēs varam finansēt. Un šajā programmā atzīmēšu mums vēl vienu lietu, kas ir ļoti pozitīva. Šajā programmā Lielvārdē ir iekļauti arī šajā finansējumā siltumnēs. Tas ir noprātīgs dzīvies realizmu. Ja jūs labi atcerieties Rīgu un visus pārējos, kur tika finansēti 95% no siltumtīklu maiņas, siltumnēs, kur ir tikai uzstādīti par iedzīvotāju līdzekļiem. Ja? Šeit tiek deklarēts tas, ka Lielvārdas Lemte izdarīja darbu un noslēdza vienošanos ar pilnīgi visām mājām par to, ka tiek izīrētas šīs telpas, bezmaksas izīrētas, tad noliektas lietošanā pēc telpas uz 5 gadiem. Un šis īpašums saglabājas Lielvārdas
izdevās panākt šo momentu, kas ilgumā arī tiek bijis finansējums. Bet tas līdzfinansējums līdz 35% no attiecināmām izmaksām. Tas sastāv apmēram 300,000 lapus patreizējā momentu. 324. Es precīzi varu pateikt, cipars paņemot tagad priekšu, bet es domāju, ka nevienam tas tik līdz santīmam neies. Nē, bet tie nosacījumi pēc būtības nav tāds super kārdinoši. Tas nav, tie nav 70%. Tie nav 50%. Jā. Šis jautājums ir tas pēc. Bet tā ir viena no pēdējām kārtām. Sākās ar finansējumu 90% šādu pasākumu. Jā. Tā kā mums tagad ir varbūt arī kaut ko pastāstīt par to nākotnē, kā plānojas ar tiem Eiropas Savienības. Cerēt, ka es zinu vairāk nekā pašu valsts vadītājiem. Nav informācijas konkrētas un pieņēmas noteikti neizklāstīšu viņiem. Vismaz 4. Ja, mēs skaidri zinām, ka tās Eiropas naudas būs mazāk. To mēs noteikti zinām. Tā pašā laikā ir arī kaut kāds pieņēmums, ka varētu būt tomēr infrastruktūrai arī iespējas. Tas viss šobrīd ir diskusija līmenī, un tas nav nopietni uztverama informācija. Baudu līmenī. Patreiz ministra kabinetā diemžēl pārsvarēja baudu līmenis, un tāpēc arī šī visi pasākumi ir tādi. Jo viņiem ir izgājis tur viena apspriede, otra ir kaut kādi zināmas virzieni, bet pieņems reāli konkrēts nav. Ir kaut kāda iespējamība, ka mēs, piemēram, tagad nopasējam no to projektu, un pēc tam netik tālā nākotnē mums ir iespēja to pašu projektu startēt un dabūt lielāku līdzfinansējumu Eiropas Savienības līdzekļu. Tāpēc tātad tavu sildināšanas lūgās caur naudu. Ir jau caur, jā, tagad nākošais būs tiešie kredīti, jo, ja, tas teic manām valnām, kas ir. Līdzmanējums soļu vērks sildināšana ir beidzies. Bet tādā gadījumā, ja tu arī saki, ka infrastruktūrai plāno kaut kādu naudu, varbūt vairāk dot, tad varbūt, ka tomēr ir kaut kāda šanses kaut kādu piesaistīt finansējumu pašvaldības projektiem un labākiem nosacījumiem. Jautājums atbalsta procents diez vai būs augstāks, kā mums bija, viņš būtu tikai zemāks pēc esošās informācijas. Un tas ir atkal stipri diskutabli, vai tā ir ūdens saimniecība, vai tā ir sociālā joma, kas būs prioritāts. Ja to varētu arī ļaut pašvaldībām pašām izvēlēties, kas viņiem prioritāts. Par to ir sen diskusijas, tā būtu jābūt. Jo viņš nav bijis, arī valsts kā mērķā tā nav bijis, vienmēr pašvaldības reaģējuši uz uzsākumiem. Un domājuši, ko pielāgot esošajiem uzsākumiem, kādu projektu pacelt. Tas nav pareizi. Šajā sakarā man ir iezīmēs vēl jautājumi par gan enerģētikas likuma 5. panta izmaiņām, gan arī to, ko es gribēju arī informēt komisiju un kur gribētu arī panākt zināmā veidā domas lēmumu. Bet tas varbūt pielūkam pārliecam pie tā, jo ļoti saistītus jautājumus es patiesi savstāvot. Un tad vienīgi noprecizēt, kurā virzienā mums tur jāstrādā, tad kuru no ministrijām ir tā, ka šobrīd kavē to procesu? Ekonomikas. Mums divas, tad mēs vēl vienoties. Viņi nespēja vienoties par tieši par mūsu konkrēto projektu vai 7 vai 8 projekti, bet mēs esam kā viena no pirmajiem, kas esam. Mēs Inicijējam šo pasākumu, jā, tā teiksim. Mēs esam inicējuši šo pasākumu, lai veiktu šo darbību, bet, diemžēl, mēneša darbs, ko mēs esam ieguldījuši sadarbībā ar ministriem un visu, palicis solījumu. Tā problēma, pret ko viņi iebilst, ir tieši kaut kas saistīts ar kaut ko projektu sevi ietver? Nē, tīri juridiskās nostāja, vai lielākais ar MT saprot ir kā atbalsts uzņēmēji.
kā uzņēmējdarbības kropļošana, bet kāda var būt uzņēmējdarbības kropļošana, ja nevis lielāks centrasnieks pakalpojums tikai iedzīvotāji un lielāks nav. Tur ir, tāds tas formulējums ir diezgan vēl. Viņš nav saprotams, viņš nav saprotams. Juridiski nekā nav saprotams. Bet kas tad ir tiem projektiem, kas jau ir realizēti, viņi ir tieši tādi paši projekti, tieši tāpat? Jā, tieši tāpat ir no pārtīk uz neattiecināmiem. Jā. Tad, vai tas nozīmē, ka mums ir arī riski, ka mums ir jāatmaksā kaut kāda naudas saistībā ar iepriekš ūdens saimniecību? Nē, tur ir viss kārtībā, tur ir sakārtots. Jā. Ar ūdens saimniecības projektiem varams ar finanšu ministriju sakārtojas pilnīgi, loģiski, viss ir atbalstoši un tur nav neviena problēma par varam projektiem. Jā. Tur kohēzijas fondu līdzekļi tiek ieguldīti attīstībā, tieši infrastruktūras attīstībā, un tā arī tas paliek, ja nav veikt pārkāpumi. Un bez šitā projekta mums ir vēl kāds projekts, kurš ir kā tagad zem riska? Zem riska nav, mums ir jauns atbalstīts projekts, ko gribēju implementēt. Tad tas ir tikai jautājums par tiem projektiem, ko mēs tā kā gribētu realizēt. Tas ir siltumsaimniecības projekti, jā, kuri patiešām, pēc man uzskata, ir ļoti globāli, tieši lielākas novada iedzīvotājiem, tieši Kauliņa rajona, masīvi iedzīvotājiem, un arī Ledmanē, kurā ne jau velti cilvēki, ne jau aiz labas gribas kurinās ar krāsniņām, mēģina rast risinājumus, kā vienā istabā ielikt radiatoru un pa 2 istabām nemaksāt. Tātad arī līdz ar to patreiz ir izveidot lielvārdas rentē darba grupa, kas izvērtēs iespēju par konkrētu maksājumu sadali Ledmanē. Jo iepriekšējais tarifs, kas bija līdz pagājušā gada 1. septembrī, noteica neatkarīgi no patērētā siltuma maksu par 1 kvadrātmetru apkuri. Tagad ir noteikts, katram ēkā ir uzstādīts savs siltuma enerģijas skaitītājs un ir jārod tomēr vienreiz cilvēcīgi saprotamu metodu. Tātad tas tika bija veikts lielvārdi arī, kā jūs ziniet, arī Gurnē šeit tika apspriesta šī metodika, kas sākumā tiek domāt par saistošiem noteikumiem, tagad lielākas metodas.